Trešais ēdiens un pieļauju, ka arī trešais izaicinājums jūs sagaida. Liena, kas tas būs? Tātad, kā jau arī iepriekšējos divus ēdienus, mēs ēdām ar dažādiem izaicinājumiem. Un šis jau nebūs nekas, protams, savādāk. Tātad, es jums došu šādas austiņas, kurās skan melnais, bet baltais troksnis. Jūs, protams, neko nedzirdēsiet, ko mēs runājam. Mēs bišķiņ parunāsimies savā starpā, un tad mēs pajautāsim, ko jūs vēlties, tēju vai kafiju. Un jums būs vienkārši jāatbild un varbūt jāmēģina saprast, kāds ir, kad jūs nedzirdat, jums mēģina kāds kaut ko piedāvāt. Vīnas muzejā, jā, par Beethovenu, kur bija, kā viņam samazinājās dzirde, un turēja dzirdēt, cik viņš arvien mazāk dzird. Un tas ir tik ļoti instanti, kā tu to vienu, to pašu skaņumu, kā arvien mazāk līdz pilnīgam klusumam. Un man personīgi tas klusums biedēja ārprāts. Saprot, jo grūti jau ir to saprast, kā tas ir, kā ir būt, kad ir pilnīgs klusums. Protams. Jo es nemāku būt vispār klusumā. Es arī guļu pie kaut kādiem troksnišiem. Vajag piedāvāt alu vai ķīseli. Es jau tevi nedzirdu. Es dzirdu, ka tu tā skaļi saki. Ko? Sapratīs. Kad tu tā skaļi saki, dzirdu. Tagad sāc dzirdēt, pienāc tuvāk. Ja es tev šī tā saku, dzirdi? Jā. Bet šādi dzirdi? Jā. Jūs mani dzirdi? Nē. Skaļāk. Bet es nedzirdu, ko jūs runājat. Jūs gribat ķīseli vai alu? Alu vai gribi? Alu vai gribi? Alu viņa dzird. Alu dzird, var ķīseli? Tā jau saka, ka tu dzirdi to, ko tu gribi dzirdēt. Nu tieši tā. Un alu uzreiz. Bet varbūt kafiju? Kafiju nē. Tēju? Tēju vēlos. Varbūt ķīseli? Ko tad? Ķīseli? Cīciņu? Nu, varbūt arī cīsiņu, bet es domāju par ķīseli. Mēs rosīšu. Autiņi parādīja to, ka tu neko praktiski nedzirdi. Un ka nolasīt no lūpām nav iespējams tā. Ko jūs gribēsiet padzerties pie saldā? Neko? Nesapratu. Padzerties pie salda. Neko. Varbūt par alerģijām. Varbūt. Man nav alerģijas, nē. Man tā nebija patikama sajūta, ka tu neko nedzirdi un dzirdi pēc būtības ļoti skaļu troksni un uzreiz tu saprati, cik maz no sarunas tu vari uztvert. Ko viņi gribēs dzert? Tēju. Melno. Jebkurš variants būs labs. Jā. Nē, alkoholu nē. Tēju bez alkohola. Jebkurš variants ir labs, tu teici. Andrej? Pieniņu? Es arī saprotu, ka tas bija piens. Nē, paldies. Piens. Tad es saprotu, Dženija neko negribi, tu gribi tēju un tu arī gribi tēju. Tēju. Ja? Viss kārtībā? Tēju nē. Labi, varat noņemt austiņas. Ņemam nost? Jā. 30,000 Un tagad mēs iedosim jums austiņas, lai jūs dzirdat, kā tas ir. Nu kā bija? Kaut ko dzirdējāt? Jā, no malas likās amizantāk. Nu redz, tieši tā bija arī mums.